Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Mēs atrodamies Jāņa Rozes grāmatnīcā, un man sarunbiedrene ir Ilze Veisbārde. Dažkārt, dodoties atvaļinājumā un vasarā, jo bieži mēs ņemam līdzi arī grāmatu. Un, lasot šo grāmatu, mēs atrodam tajā atziņas, kuras dažkārt ir tik vērtīgas, ka mēs tās vēlamies paturēt arī ilgāk. Jo lasīt labu grāmatu ir tas pats, kā doties brīnišķīgā ceļojumā, par ko vēlāk mums atgādina fotogrāfijās apstādinātie mirkļi. Bet ko darīt tad, ja ceļojums ir īpašs, jo tas notiek grāmatu pasaulē? Tā ir īpaši veidota piezīmju grāmatiņa, kurā veicami pieraksti par grāmatām, kas tiek lasītas vai vēl gaida rindā, tām, kas aizdotas vai aizlienētas no tām, kas iegūlušas sirdī un prātā uz visu dzīvi. Dienas grāmatā uzskaitīti arī visi autori un izdevumi, kas šajā tūkstošgadē saņēmuši Latvijas literatūras gada balvu. Grāmatu draugi ar prieku un smaidu varēs likt lietā arī dienas grāmatā ievietoto grāmatzīmi. Durvju zīmi lūdzu netraucējiet, es lasu. Lasītāja dienas grāmata visu skaisto un pārsteidzošo literāro ceļojumu atmiņu albums. Lasītāja dienas grāmatas meklējiet visās Jāņu Rozes grāmatnīcās.